Sveiciens visiem Dīvāna ekspertu podcastu klausītājiem. Iepriekšējā reizē man sanāca pateikt sveiciens visiem Dīvāna podcastu klausītājiem. Nedaudz neprecīzs nosaukums, bet jā, esam atgriezušies šodien 6. aprīlī un ar jums, kā ierasts, kopā ar Rudolfs Punktiņš. Un Reinis Bušmans, sveiki visiem. Nu ko, daudz kas ir noticis, daudz dažādi notikumi pa šo laiku pagājuši, kamēr mēs pēdējais mēs tikāmies marta vidū. Un tagad 6. aprīlis. Es domāju, mēs sāksim ar tādu vienu no vecākajām ziņām uzreiz, tā lai mēs varam to pārunāt un nolikt plauktiņā. Tas ir Latvijas basketbola izlases galvenā trenera maiņa. Sito Alonso ir out un Jānis Gailīts in. Un arī asistenti nomainījās. Jā, tieši tā, arī asistenti nomainījās. Atpakaļ ir, bet jauns būs Mārtiņš Gulbs, ja? Un Mārtiņš Gulbs, Štelmachers prom un kas tur vēl bija? Vēl viens. Čoders arī, man liekas. Jā, Čoders bija, un būs Visockis Rubens un Gulbs, jā. Nu, kāds tavs pārdoms par šo gājienu? Man jau īstenībā uzreiz gribējās, lai būtu Gailīts, jo to arī Lomašs intervijā teica, ka gribētos beidzot ģērbt vai runāt latviski pēc šiem garajiem gadiem bankai vadībā, ka visi būtu latvieši, un tad tagad tas arī būs. Un to jau tad redzēsim vasarā, vai kaut kas būs mainījies, jo īsā Sito Alonso darbības laikā bija diezgan baļš sniegums. Jā, nu tie rezultāti nebija pārliecinoši, bet vai nav pār ātri tomēr? Nu tā, ka kaut kur es piekrītu, protams, šim gājienam, ka Jānis Gailīts un jāmaina un Sito Alonso tie rezultāti nebija pārāk pārliecinoši, bet tomēr viņam nebija pārāk daudz arī laiks, lai ieskrietos. 4 spēles, cik tur kaut kāda 8 treniņi, es kaut kur dzirdēju kaut kādos podkastos, ka bija kopīgi un nu, cik daudz var viens cilvēks tik mazā laikā izdarīt, vai ne? Jā, jo arī tad rudens logā, viņš bija klāt Eiropas čempionātā arī, bet tīri tā kā treniņš skatīties, pat īsti neko nevadīja. Un tad daudz minēja to, ka būtu daudz vienkāršāk bijis, ja Gailīts būtu, tad varētu turpināt palielam tās iestrādnes, bet Sito gribēja mainīt spēles veidojumu un aizsardzību, un tad viņam bija ļoti maz laiks to izdarīt. Jā, laikam varēja arī atstāt varbūt uz vasaras spēlēm, tad jau redzēt, ja ir zaudējumi, tad skaidrs, ka mēs tāpat uz pasaules kausa netiekam un uz čempionātu, un tad varētu mainīt treneri. Jā, bet es domāju, ka Latvijas Basketbola Savienība nav padavusies un vēl joprojām tic mūsu spēlētājiem un tic, ka ja mēs tagad uzvaram šīs atlikušās 2 spēles pasaules kausa kvalifikācijā, ka tad tāpatās tā cerība vēl ir dzīva un mēs varam cīnīties par uzvarām un tikšanu uz pasaules kausa. Jā. Jānis Gailīts droši vien labākais no visiem šobrīd Latvijas basketbola treneriem, kuru varēja izvēlēties. Neviens cits kandidāts tev nenāk prātā, ne? Nu, tad otrs gan jau loģiskākais lēmums būtu Visockis Rubens. Nu jā, ņemot vērā, ka viņš diezgan daudz bijis arī kopā ar izlasu visādos. Tas, ko es gribēju pieminēt, jā, es atcerējos, tur bija tāda neliela pauze, ko es gribēju teikt, un es atcerējos tagad pa to latviešu valodu ģērbtojas. Man liekas, ka tas uzreiz raisa tādu kopības sajūtu, tādu vairāk tā kā saliedē komandu arī, ka tev ir iespējams runāt arī ar treneriem latviešu valodā un pasūdzēties latviešu valodā treneriem, ja tev kaut kas nepatīk. Un man liekas, ka tas varētu būt bijis tas viens no tiem tādiem galvenajiem punktiem, kas varbūt kaut kur ir traucējis kaut kādai komandas ķīmijai arī iespējams šajos gados. Arī iespējams, jā. Bet tad redzēsim. Vasarā komanda sanāk jūnijā kopā, jā? Jā, jūnijā laikam. Jūnija beigās, jūlija sākumā bija pārbaudas spēle pret Gruziju, tagad paziņoja, ka būs pirmā, un pēc tam ir pret Austriju, man liekas, jā, jūlijā. Un izbraukumā pret Nīderlandu, man liekas. Jā, ja tieši tā. Būs pretī vairāk NBA spēlētāji un cerēsim arī uz Kristapu Porziņu pievienošanu. Kristaps Porziņš, un tad uzreiz mēs varam paturpināt pa basketbola tēmu, tā kā tu iesāki pa Kristapu Porziņu. Kristaps Porziņš atguvies beidzot no visām slimībām, visām traumām mistiskajām, kas tur viņam tur ir bijuši, jo tas tur tā arī nekur publiski neizskan īsti līdz galam, kas tad tur ir bijis, un arī jaunais treneris Golden State Warriors Steve's Kers atzina, ka Porziņa slimība ir kaut kāda mistērija neliela vai liela, bet Kristaps ir ieskrējies šonakt gan viņam no 5. un 6. aprīļa šajā naktī viņam pārāk nebija veiksmīgs sniegums, bet visas iepriekšējās spēles
Skaisti, labas epizodes laukumā, gan uzbrukumā, gan aizsardzībā, gūst punktus, vāc atlikušās bumbas, kaut kāds arī piespēles dala. Tā kā prieks skatīties. Kristaps is back, ne? Jā, Kristaps pats atzina, ka ļoti daudz ir palīdzējis Maklīna Celebrīnī tēvs, Riks Celebrīnī, sārstēt visas traumas un slimības, jā, un Karijs arī intervijās vairākās ir teicis, ka ir ļoti grib uzspēlēt ar Kristapu. Šonakt viņi uzspēlēja, kad Kristapam bija daudz piezīmēsies pareizi. Jā, ātri sakrājās, jā. Īsti nedabūja uzspēlēt ne pick and roll neko, bet Karijs teica, jā, preskonferencē, ka nevar sagaidīt, kad varēs ar Kristapu kopā kārtīgi uzspēlēt. Tad jau redzēsim nākamajās spēlēs, kas tur būs. Jā, Kristapam arī beidzas līgums, un potenciāli Golden State Warriors varētu būt tā komanda, kas viņu grib paturēt. Kaut kur ir arī izskanējis intervijās tas, ka Steve's Kers, atkal galvenais treneris, ir, man liekas, izteicies, ka Kristaps ir tas perfektais centrs, kas viņiem ir trūcis ilgas gadas tieši Golden State Warriors rindās. Jā, un tieši pirms nākot uz podcastu tas izlasīja, ka bija jau runas, ka pagarinās līguma un alga būs no 18 līdz 24 miljoniem tajā kaut kur pa vidu, kā vienosies ar aģentu. Jā, neliela, protams, jāsamazina, tur jāiespiežas tai cap space, jāsaucamajā. Jā. Ok, ko tad basketbolu mēs varam likt mierīgi malā un pievērsties hokejam nedaudz vairāk. Un tad sāksim mēs ar vietējo čempionātu. OptiBet Hokeja līga, kurā mums ir noslēgušies pusfināli. Ļoti aizraujoši 2 pusfināla sērijas. Kijevs Capitals pret Mogo un HK Liepāja pret Zemgali. Viena sērija 6 spēlēs, otra sērija 7 spēlēs. Man šķiet, ka izcili. Vēl labāk varēja vienīgi vēlēties, lai Capitals un Mogo nospēlēja arī 7 spēles, bet kopumā bija ļoti aizraujošas spēles. Un es domāju, ka jāsāk uzreiz mums ir ar to sēriju, kur noslēdzās ātrāk, 6 spēlēs, Capitals pret Mogo. Un tur droši vien visapspriestākais temats pēdējās nedēļas laikā bija Capitals izgājiens, kur viņi atteicās pabeigt spēli pie rezultātu 5-2 un devās uz ģērbtuvēm un atpakaļ vairs neatgriezās. Lielisks mārketinga izgājiens, kā tika minēts, ka OptiBet Hokeja līga ir viena no vaļākajām Latvijas līgām mārketinga ziņā, ka daudz nezin pat, kas tur īsti notiek, kas nesako hokejam līdzi, bet tad šī ziņa par Capitals izgājienu, tā bija 4. sērijas spēlmēs. Jā, vai no 4. vai no 5. Mēs varam ātri atvērt. Jā, tā jābūt 4. jo 5. mēs bijām uz vietas un 6. beidzās sērija, tā kā 4. jābūt. Jā, tad... Bet jā, tas, ko tu teici par to mārketingu, jā, to es arī kaut kad mēs tikāmies minēju, ka Face-Off podkastā tika tieši grozīt šī tēma, ka ļoti vājš atspoguļojums ir šai ten līgai, un ka cilvēki nezina īsti, kas tur notiekās, un tāpat arī šie ten spēļu režisori neatspoguļo pārāk labus momentus, tad, kad kaut kas notiekās laukumā. Un tad Kijevs Capitals izdomāja 4000 eiro apmērā ieguldīties un aiziet prom no spēles. Sērijas 4. spēle, tā izskatās, ka bija. 5-0 beidzās, jā. 5-0 gan beidzās, tāpēc, ka viņi aizgāja prom, jā, tehniskais zaudējums, jo es zināju, ka Kijevs Capitals ir guvuši vārds, vēl tieši tur kaut kā sakrit, ka, man liekas, sportziņās vai panorāmā vai kaut kur stāstīja par to, kāds tas rezultāts šobrīd uz vietas, un pēc tam es saprotu, bļāviens, es taču neapskatījos, kā tā beidzās tā spēle, es ieeju apskatīties flashscore aplikācijā, skatos 5-0, rādās klāt, ka avārded, es domāju, kas tur ir noticis, tad iekšā sporta centrālās, ka Kijevs Capitals ir aizgājuši prom no spēles un, tā teikt, popularizējuši OptiBet Hokeja līgu. Jā, sporta centrā uzreiz bija raksts daudz komentāriem. Jā, milzīga ažiotāža, diezgan milzīga ažiotāža vietējai Hokeja līgai. Bet, laikam jau likumsakarīgs rezultāts Mogo uzvaru sērijā. Jā, arī pēc tam 5. spēlē es biju aizgājis ar Leo brālēnu uz vietas paskatīties 5. spēlē ar cerību, ka būs kaut kas līdzīgs. Arī vēl viens izgājiens, kā aiziet prom. Jā, bet diezgan bez asumiem tie spēle notika un vien brīdi bija 6-5 beigās rezultāts, bet tas viss notika
Pirmajā periodā izskatījās diezgan pārliecinoši, ka Mogo uzvarēs. Pat momenti bija vairāk nekā tas 2-0 rezultāts pēc pirmā perioda, bet tad otrajā tika ātri gūta vairākumā vārtu no Kijevas puses, un pēc tam atkal Mogo spieda un izskatījās, ka būs pārliecinoši uzvara 6-2, bet pēc tam īsā periodā 3 vārtu atpakaļ no Kijevas un pārtraukumā likās, ka varētu būt pat, ka beigās trešais periods būs interesants, bet trešais periods nebija interesants arī īsti nekas. Trešais periods 0-0, jā. Otrā perioda vidū 6-2 par labu Mogo, un pēc tam otrais periods beidzās ar rezultātu 5-4 par labu Kijevas Capitals. Un tad trešajā periodā 0-0. Jā, trešajā periodā bija abi vārdsargi nomainīti, un tad tie atkal neielaida abi nevienu golu. Bet no tiem visiem 11 vārtiem pat grūti būtu pateikt, kurā būtu vārdsargs vainīgs. Tur bija diezgan labi devienais goli un vairākums izspēles, un tad jā, diezgan pārliecinoši vārtu gūmi. Un tad nākamajā spēlē diezgan pārliecinoši uzvar atkal no Mogo. 6-2. Un sērijas noslēdzas. 8-2. Nesanāca paskatīt. 8-2. Viss kārtībā. Un tad mēs varam ķerties arī otram pārim klāt, kur bija saspringtākas spēles. Rezultāti bija daudz tuvāki. Ja ne mēs neskaitām, protams, pēdējo spēli, kur bija Zemgals uzvar 6-0. Tur Liepainieki arī es skatījos tiešraidē to spēli nedaudz. Viņi diezgan švaki izskatījās. Nebija jauda, nebija spēks, nebija enerģija. Tur Zemgala izskatījās, ka pa 200% vairāk grib uzvarēt šo sēriju un tik tālāk finālā atkal. Kā Face-offā jau minēja, Latvijas hokeja El Clasico, Mogo pret Zemgali, kā ierasts būs arī šogad. Bet kopumā man ļoti patika šī sērija. Tieši Liepājas un Zemgales spēles es redzēju visvairāk. Kijevas un Mogo spēles laikam redzēju kādu vienu, bet Liepāja un Zemgalē es kāds 3-4 noteikti noskatījos. Un kas bija interesanti, ka abas komandas visu laiku uzvarēja viesos. Un tad sērijas pēdējā spēlē, man tā šķiet, ja es nemaldos, mēs varam pārbaudīt, protams, ka pirmā spēle ir Liepāja uzvar Zemgali, un šī spēle norisinājās Zemgalē, Jelgavas hallē, jo Zemgali bija augstāk turnīra tabulā. Un tad pēc tam visu laiku gāja viens uzvar vienu spēli, otrs uzvar otru spēli. Un pat cik Liepāja uzvarēja tad pirmo spēli, tad visi uzvarēja pēc tam viesos. Izņemot pēdējo spēli, kā jau es minēju, kur 6-0 Zemgala mājās pārspēja Liepāju un tik tālāk. Jā, tad cik es lasīju internetā, es pats tikai vienu, varbūt vai 2 periodus noskatījos un papildu laiku vienai spēlē. Bet cik lasīts internetā un no citām sarunām, kas ir skatījušies spēles, tad likās, ka Liepāja mazliet beigās pietrūka jauda, ka vienkārši pēc 5. spēles esat pietrūkusi enerģiju un beigās nevarēja izvilkt visu sēriju, ka Zemgala ir beigās, viņas noslidoja. Jo sērijas vidū, tā kā Rudolfs Tauba, kurš arī mums ir tāds hokeja eksperts un teica, ka bez variantiem Liepāja iet pāri beigās Zemgalai, un finālā pat arī Liepāja būtu uzvara. Bet beigās tas neīstenojās. Liepājnieki labi izskatījās, kopumā. Protams, mums arī kā kurzemniekiem, un man vispār kā tādam underdog fanam, kuram patīk fanot pa tiem nefavorītiem kaut kādās spēlēs, gan dažādos sporta veidos, tad es tomēr cerēju uz to Liepājas uzvaru. Lai arī kaut kas nedaudz pamaisās tas gaiss tej Optibet hokeja līgā, lai lielās komandas varbūt pēc tam nākamā sezonā saspurojās, ja kāda nebūs tikus finālā, un pēc tam jau tur atkal kaut kāda savstarpējie dueļi, tur atriebības vai vēl kaut kas, un atkal savu veidu ažiotāžu un reklāmu tai vietējai hokeja līgai uzreiz no tā varētu rasties. Liepāja arī vislabākais apmeklējums ir, jo visvairāk vietas salā. Jā. Jelgava arī diezgan pilns vienmēr ir bijis, bet Liepājā katra spēle bija pār pat 2000 cilvēkiem. Jā, cik tur var sajiet iekšā, viņiem gandrīz katra spēle bija sold outs, jā. Un tas arī būtu finālam palīdzējis, ka būtu tāda fināla labāka atmosfēra, jo Mogo hallē, cik es esmu bijis uz 2-3 spēlēm, tad tur tā atmosfēra nav baigi labā, jo pirmkārt maz vietas, un Mogo, man liekas, ka ir ļoti maz tā kā īsti fani. Tur vienkārši cilvēki iet Rīgā hokeju paskarīties, bet tāda ritīgie fani, viņiem ir krietni mazāk nekā Zemgalē un Liepājā. Multifunkcionālajā sporta spēļu hallē varbūt jāuzliek ledus. Jāpamēģina. Vai būtu perfekti jau arēna Rīga, tā kā Šaumi arēnā, bet es domāju, ka viņi to jau nevar atļauties. Tur ir pasākumu norezervēt nākamajā nedēļ hokeja pārbaudas spēles. Tur ir milzīgs finanses arī, jā, līdz ar to.
Diemžēl, bet tā būs, ka Mogo spēlēs savā mājas arēnā un Zemgala spēlēs pie sevīm. Bet prieks vismaz, ka Zemgalē var aiziet vairāk skatītāju, un tur tā atmosfēra arī ir vienmēr visos gados bijusi diezgan augstā līmenī. Viņiem ir arī foršs savs fanu klubs Zemgalē, un tāpat arī Liepājā īstenībā. Liepājā bija ļoti skaļi fani. Ko labi, bet fināls Mogo pret Zemgali. Kāds El Clasico, kādi pareģojumi? Kurš uzvarēs? Es gribētu teikt, ka Mogo 4-2. Jo es biju Freja podkāstu hokeja čatā, bija konkurss, kur arī uzvarēt Freja parakst no visas izlases spēlētājiem, olimpiskais spēles, viņš bija savāds parakstus uz savas nūjas, un tad, kurš uzminētu pareizi to sērijas fināla rezultātu, tas cilvēks iegūtu to nūju, bet es ierakstīju, ka Liepāja tiks tālāk. 4-2 Mogo uzvarēt Liepāju. Un tur ļoti liela daļa cilvēku bija sarakstījuši arī jau Liepāju, jo tajā brīdī sērijā bija 3-2 rezultāts, viņiem pa labi, bet kā jau mēs runājam, tad Zemgala tika, un tad es domāju, ka tāpatās Mogo gan jau uzvarēs finālā. Man gan kaut kā Mogo nepārliecina, es nezinu. Kaut kā man liekas, viņi spēlē, labi. Visas komandas spēlē agresīvu hokeju, bet hokeja līgā tur bez asumiem neiztikt. Bet man liekas tagad, ka Zemgala ir tā nedaudz saspurojusies. Šīs tieši, skatoties pēdējās 2 sērijas spēles arī pret Liepāju, un ka viņi, tā teikt, ir ieskrējušies vairāk un turpinās atkal to savu rāvienu, un viņiem arī mazāka pauze sanāk būs bijusi. Dažreiz tās pauzes nāk par sliktu komandām un arī īpaši izlasēm, ja tur pasaules čempionātos tiek atpūtināti kaut kādas maiņas, pieņemsim, kā Šveice to izdarīja 2023. Gadā pret Latvijas izlasi, un tad pēc tam izkrit uzreiz ceturdaļfinālā. Tā kā es tomēr saku, ka Zemgala uzvarēs un 4-3, lai mums ir 7 spēļu finālsērija. Interesanti. Un tad arī būs Ankipānam pret Ābolu jādomā visu laiku kaut kas jauns, jo es domāju, ka viņi jau viens otru plāns un komandas pazīst tik ļoti labi, ka tur grūti kaut ko pārsteigt vienam otru. Viņi palielam, var satikties ārā pie arēnas un jau viens otram pateikt, es zinu, ko tu šodien darīsi. Apmēram, jā. Un otrs otram to pašu. Labi, tad pārējām atkal uz nedaudz spēcīgāku līmeni. Nacionālā hokeja līga, NHL, Amerikā. Ar ko sāksim? Ar kopvērtējumu tabulu. Ar kopvērtējumu tabulu vai sāksim? Varbūt sāksim ar mūsējiem, un tad pāriesim pie kopvērtējumu. Un tad pie reizes mēs varam pieķert arī mūsējos Amerikas hokeja līgā, jeb AHL. Galvenais notikums, protams, pēdējo nedēļu laikā ir Zemgus Girgensons 100. vārdu gūms. NHL-ā. Ļoti skaists vārdu gūms. Skaisti ierāvās vārdu priekšā, un tad pēc tam 1-1 meistarīgi apspēlēja vārdsargu. Vārdsargs palika pušpagatā, vairs nepaspēja pārvietoties, un Zemgusam tikai atlika iemest ripu tukšos vārtos, ko viņš arī skaisti izdarīja. Bet kopumā vispār man ļoti patīk, ka Zemgus tiek pie liela spēles laika pietiekam, spēlējot 3. maiņā. Un tie punkti arī ik pa laikam kaut kur parādās, kaut kur savācās. Jā, varam Zemgus Girgensons. Jā, oficiāli varēs spēlēt play-offā, jo Tampa Bay jau ir nodrošinājuši. Tieši tā, Tampa Bay nodrošinājuši. Un Zemgusam šajā sezonā 18 punkti 69 spēlēs, kas pēdējo gadu labākais sniegums. 2019.20. gada sezonā viņam bija 19 punkti Buffalo Sabres sastāvā, un tad vēl pāris reizes ir 21. 22. un 22. 23. gada sezonā arī 18 punkti sezona bijusi. Potenciāli viņš var izspiest otro rezultatīvāko sezonu, kas ir 22 punkti sezonā, 2013. 2014. gada sezonā. Un rezultatīvākā sezona viņam, protams, 14. 15. gada sezona, 30 punkti. Tur laikam 12 punktus tagad atlikušies regulārās sezonas spēles un play-offā. Laikam nav ko pārāk cerēt. Bet vēl 4-5 punktiņas pa visām šīm spēlēm, es domāju, viņam ir ļoti labi iespējamība savākt. Jā, viņiem ir palikuši sanāk 5 vai 6 spēles, pēc tam tad mēs apskatot kopvērtējumu, tad redzēsim, bet kāpēc gan ne. Tagad spēlē diezgan daudz minūtes, 11, 14, 15 kā kur spēlē. Priekš viņi tas ir diezgan ok. Pēdējos gados mazāk bija spēlējis. Vidēji 14, 46, tā ir monais. Jā. Tā kā laiks būs viņam punktiņas sakrāt. Jā. Un tad Teodors Bļugers, otrs mūsu
stabilais laukuma spēlētājs. Vancouveras Canucks gan jau ir, to jau laikam jau sen varēja paredzēt, ka Vancouveras Canucks necīnīsies par iekļūšanu playoff šajā sezonā. Bet, pavisam oficiāli viņi jau ir beiguši savu cīņu par playoffiem. Kad laiciņi atpakaļ jau, bet tad arī sakoja diezgan daudz zaudējumu pa kārtu, kas ir viņas vēl zemākāds numurs. Jā, te ir pēdējās, cik mums sanāk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 spēlēs 8 zaudējumu un 1 uzvara, jeb 10 spēlēs 2 uzvaras un 8 zaudējumu. Pašvak, bet pēdējās 3 spēles ļoti, ļoti skaisti. Redzam, ka Teodoram ir 4 punkti pēdējās 3 spēlēs. Arī spēles laiks diezgan liels, 16, 14 un 19 minūtes. Un kas tad viņam te mums šo sezonu ar tiem punktiem? 15 punkti 29 spēlēs. Tas, diemžēl, savainojums. Iespējams, būtu viena no rezultatīvākajām arī sezonām NHL. Jā, jo tad Vancouver jau diezgan ātri saprat, ka šo sezonu nebūs tā sezona, kad viņi pa kaut ko cīnās un izpārdeva savus gandrīz visus labākos spēlētājus. Un tad Teodors būtu daudz spēlējis jau kādu ilgāku laiciņu, ja nebūtu šis savainojums patraucējis, bet tāpat puspunktu spēlē vidēji. Īpaši pēdējās 4 spēles, kā tu minēji, 2 vārti, un tad 2 spēles pa kārtu pa vienai piespēlēm. Pirms tam gan bija 10 spēļu pauze no punktiem. Atpūtās nedaudz no punktiem. Tad cerēsim, ka viņš tagad tā arī noslēgs sezonu šādā ritmā. Jā. Un tad uzreiz pieķeroties gaidām Teodoru uz pasaules čempionātu varbūt? Man ticamība bija ļoti maziņa, ka viņš atbrauks, jo viņš pēdējo reizi pasaules čempionātā spēlēja 2018. gadā vai 2019. Kādā no 11 gadiem, jā. Bet jā, Olimpiādē viņš bija. Varbūt, ka patika mūsu komandas sastāvs un gribēs atgriezties. Kaut gan tāds sastāvs jau nebūs. Bet sezonu viņam noslēgsies krietni ātrāk. Tā kā jā, cerēsim, ka viņš pievienosies. Bet viņam nav līgums uz nākamo sezonu, ne? Jā. Un tās runas ar Vancouveras Canucks arī tur nav vēl nekā baigi ievirzījušās. Vismaz nekur nav parādījies publiski izskanējis, ka viņi jau kaut kādas sarunas tur būtu ievirzījuši vai vēl kaut kas. Bija kaut kādas baumas pēc trade deadline beigšanās, kad bija skaidrs, ka viņi neaizmainīs, ka tiks runāts par sezonu, līgumu atjaunināšanu, jaunu līgumu parakstīšanu. Vienā no intervijām, es redzēju, ka Bļugers pats arī teica, ka viņam patīk pilsēta, patīk vispār kopumā komanda un viss, kā tas tiek būvēts ap to komandu, un ka abiem sievu ļoti patīk tur dzīvot, un ka viņš cer, ka varētu palikt. Un tad, ja pēc sezonas beigām viņi saprot, ka labi, mums tad jāpatur, jo Teodors Bļugers tomēr ar pietiekami lielu pieredzi Ziemeļamerikā un arī NHL, un mazākuma eksperts, tāds pats kā Zemgus Girgensons, un šādi spēlētāji varbūt nav tik daudz, un arī tādi, kuri ir sev jau pierādījuši tieši kā mazākuma eksperti. Un es domāju, ja viņš dabū to līgumu pēc sezonas beigām, tad tur viss atkarīgs no tā, cik Rudolfam Kalvītim ir labas spējas telefonsarunās. Rudolfs māks to savu darbu, kā mēs pagājušajā gadā redzējām, ka tika Ločmals dabūts uz izlasi, kaut vai viņam turpināja sezonas. Tā kā cerēsim, ka viņš būs labi sarunājis ar Tediju un ieradīsies pasaules čempionātu, jo izskatās, ka šogad mums trūkst tie spēcīgie centru uzbrucēji. Šogad būs interesants sastāvs, bet tam mēs vēl pievērsīsimies nedaudz vēlāk. Un tad ir mūsu vārdsargu līnija. Elsmers Līkins un Arturs Šilovs. Jā, Elvim nav tas spožākais sniegums. Bija no pēdējām 7 spēlēm tikai 2 spēlēs. Pēdējā spēlē švaks procents. 70 kaut kas tur bija. Jā, 5 ielaist vārdi bija, bet pēdējās vairākās spēlēs Kolumbusai tagad ir 6 zaudējumi pa kārtu. Komanda vienkārši nespēlē vairs tik labi, cik bija ieskrējušies, tā kā gatavoties tam playoffam. Jā, un ir izkrituši arī no tā 8, kas tur cīnās par iekļūšanu. Jā, un arī diezgan švaks uzbrukums viņiem pēdējās spēlēs, maz metienu pa vārtiem vienkārši. Jā, maz metienu pa vārtiem un arī līdz ar to likumsakarīgi maz gūtie vārti. Pēdējās 2 spēlēs ir 2 iemesti vārti un 7 ielaisti. Jā, pēdējā spēlē mums bija 10 metienu pa vārtiem un pirms pēdējā bija 16, kad Elis stāvēja.
Jā, 28. martā pēdējā veiksmīgā spēle Elvim 91,7% un tad 3. aprīlī 76,2%. Jā, un viņš vairs arī nav pirmais numurs jau kādu laiciņu. Es pagājušajā podkāstā minēju, ka ir, bet jā, kļūdaini minēju. Grīvas ir apsteidzis viņu treneru acīs. Diemžēl, jā. Diemžēl. Bet, ja Columbus tiek play-offā, uz ko mēs, protams, ceram, tad tur viss var mainīties. Jo play-off hokejs ir nedaudz savādāks hokejs, kā vienmēr to visi eksperti saka. Kaut gan es jau vajag tam neticu, es domāju. Tā ir kārtējā spēles, kur vienkārši jāiziet kā uz jebkuru regulārās sezonas spēli un jāspēlē savs hokejs, tā teikt. Lēmuma ripu, lēmuma aizsardzība un tā tālāk, vispārējie lēmumi. Un, to es minu vienkārši ar tādu nelielu cerības stariņu, ka tur varbūt pavērsies kāda iespēja, ja Grīvs nospēlēs kādu spēli nepārāk stabilu, un tad Elvis tiek vārtos un nospēlē stabilu. Tad tur var uzreiz viss pamainīties, jo tur jau arī mājiņticības spēlē savu lomu treneriem un treneru kolektīvā un arī spēlētājiem pašiem, protams. Un ja ar vienu tiek uzvarēts un ar vienu tiek zaudēts, tad nevar mainīt neko, jāatstāj tas viens vārtos. Jā, cerēsim, ka iespējams Columbus slikti iesāka play-off ar Grīvas vārtos un tad tiek Elvis ielikts un aiziet spēle. Jā, un tad Arturs Šilovs, kurš vairāk spēlē, stabilāk arī spēlē par Elvi. Pēdējā spēlē šonakt uzvara ar 5-2, 93,5% atvairīto metienu un līdz ar to arī spēles otrās zvaigznes gods šogad. Šogad ne, bet šonakt. Iepriekšējā spēle gan, bet arī solīdi, 82,6%, 23 metieni pa vārtiem, 19 atvairīti. Bet tur vispār tāds labs hokejs bijis. 13 vārtu gūme vienā spēlē. Pitsburga vispār spēlē baigi rezultatīvi pēc rezultātiem skatoties un arī salīdzinoši daudz uzvaru un viņi ir daudz augstāk nekā viņiem paredzēja. Tā kā komanda vienkārši spēlē labu un tad diezgan likums sakarīgi, ka arī Arturam vieglāk spēlēt. Jā, un tad vēl ir mūsējie pāris rezultatīvie džeki AHL līmenī. Jā, Edvards Ralmaks 6 spēlēs 6 vārti un 2 piespēles un ļoti laikam mēģina tomēr pēdējā vilcienā ielikt uz NHL, varbūt paspēties pēdējās 5 spēlēs, bet diez vai. Un Sandis Vilmans arī ir rezultatīvi spēlē. Un abas komandas ir, man liekas, ka top 1 savā divīzijā. Jā, ir gan, diemžēl. Cīnīsies ilgi pa play-offiem. Jā, vienīgais, kā mēs minējām, Kalvišs kāds zvans deals ar komandām. Varbūt tieši Tralmaka gadījums tur var kaut ko mainīt, jo es nezinu, vai Tralmakam ir baigā interesi tur plēsties pa tiem Kalderkaus play-offiem. Es pieļautu drīzāk, ka viņš būtu gatavs ņemot vērā arī to, ka ir izskanējuši baumas. Oficiāli vēl nav apstiprināts tas, ka viņam ir tas līgums Čehijā, bet tur visticamāk viss jau ir nokārtots. ka viņš pasaka adios AHL savai komandai. Paldies Detroit Red Wings par iespēju neuzspēlēt NHL un ka viņš brauc uz pasaules čempionātu. Jo man šķiet, ka Edvards Ralmaks ir viens no tiem cilvēkiem, kas pa visiem 100% vienmēr, man liekas, grib tikt uz izlasu un palīdzēt saviem džekiem. Un viņš tāds latvisks, kopumā latvisks, patriotisks džeks. Tieši gribēju teikt, kārtīgs latviešu patriots. Viņam nav varbūt daudz sanācis uzspēlēt izlasē, jo agrāk pirms arī tieši AHL traucēja. AHL spēlēja un Vitoļiņš uzskatīja, ka AHL spēlētājs nevajag saukt bez pieredzes izlases treniņu nometnēs un izlasē, tad nedabūja uzspēlēt pirms tam, bet kā mēs redzējām pēdējos 2 čempionātos, ka viņš ir ļoti augsts līmeņa spēlētājs. Un tad cerēsim, ka sakarā ar izlasu, ka Rudolfs varēs kaut ko ar Grand Rapids sarunāt AHL komandu. Jo viņš pat nav top 3 rezultatīvākais savā komandā. Viņiem tie spēlētāji tur pietiks arī, kas bez Edvarda varētu play-offos. Bet viņš ir top augšgalā pietiekam augsts. Bet ir pietiekam augsts. Jā. Bet Sandu Vilmanu mēs droši vien visticamāk neredzēsim. Pasaules čempionātā, ja vien nenotiek kāds brīnums un viņi neizkrīt uzreiz ātri 1. vai 2. kārtā, tad gan. Bet kā ar Rodrigo Abolu? Nav īsti nekas lasīts, bet es noklausījos podkāstu ar viņu. Viņš bija pie Frēbi, bet tas jau bija mēnesi vairāk atpakaļ pēc olimpiādas kaut kad uzreiz.
ka viņš teica, ka viņam ir ap AHL regulārās sezonas beigām ir plānots brauciens pie ķirurga, kas pārbaudīs, vai viss ir tieši perfekti, un ap to laiku viņš plāno sāk kārtīgi trenēties. Tas ir tuvākās nedēļas kaut kur. Tas ir AHL mazliet ilgāk sezona, man liekas, nekā NHL iet, bet pa pāris dienām. Un tad arī būšot uzreiz skaidrs, vai viņš var piedalīties pasaules čempionātā vai nē, jo vairs jau nebūs viņam kam trenēties. Filadelfija netiks playoffos, jā. Un tad, bet tur vēl nav viss zvanīts. Man šķiet, ka tur nav viss vēl zvanīts pa Philadelphia Flyers, jo viņi arī savas pēdējās spēles ir tīri labi nospēlējuši. Man tā vismaz kaut kā likās. Bet varbūt es kļūdos, kur tam mums viņi te atrodas. Neko viņi bija 8. 8. vieta. Jāskatās, kā tur ir wildcards. Jā, tā tad mēs ejam uz šejienu. Wildcards, Atlantics, Metropolitan. Šobrīd viņi ir playoff zonā, jā. Okay, es pēdējo reizi kārtīgi paskatījos NHL standings pirms nedēļas, un te viss ir diezgan samērīgi. Jā, es kaut kur lasīju tieši pagājušās nedēļas, darba nedēļas beigās. Kaut kur bija raksts tieši par to, ka Philadelphia Flyers ir uzņēmuši tempu, pēdējās spēlēs ļoti labi izskatās, un ka dodas uz priekšu, un ka cīnās par to savu playoff vietiņu. Bet, labi, ja Abols atgūstas no savainojuma, vai viņu Philadelphia Flyers sistēma nenosūta uz AHL? Viņam šobrīd nav vienvirziena līgums, vai tad šogad? Tad viņam nevajadzētu būt, ka viņu var aizsūtīt vispār uz AHL. Varbūt, to es nezinu. To mēs varam noskaidrot ātri. Un, bet tad mēs uzreiz varam pieķerties tām vietām. Tā teikt, kopvērtējumam NHL. Un ir vairākas komandas, kuras ir garantējušas vietu playoffos. Tampa Bay Lightning, viena no tām, Zemgus Girgensons. Buffalo Sabres, kas pirms sezonas, kā tev likās Buffalo Sabres, būs tie, kas tiks šogad playoffā, vai atkal būs kārtējā sezona, kad viss tiek norakstīts? Man liekas, ka viņi varētu būt tādi, kas cīnās ap to 8. vietu, bet to, ka viņi būs ar 6 spēlēm līdz beigām jau ir garantējuši vietu kā 2. vieta konferencē, to tiešām es nekad dzīvē nevaru pateikt. Jā, tas man arī pārsteidz, jo ļoti stabili viņi nospēlējuši šo sezonu. Jā, viņi arī visu laiku turās tajā augšā. Viņi nav tādi, ka tur noslīdējuši būt kaut kad visu laiku. Viņi labi spēlē. Bet ko mēs varam apgalvot, ka Zemgus Girgensons nebija problēma. Jo Tampa Bay Lightning arī tika playoffā un arī diezgan stabili. Viņi arī savā konferencē viņi bija 1. vai 2. vietā, ne? Viņi bija 1. un Buffalo bija 2. Tā kā, jā. Viņiem jau arī tur ir bijusi diezgan sastāvu izmaiņas tur no tiem Zemgus laika spēlētājiem. Daudz, man liekas, ka nav palikuši. Un tad, viņš, man liekas, ir parakstīts kā vienvirziena. Jā, un pēc tam rādītos tā kopējā summa ar AHL summu. Un tad šogad viņam arī beidzās līgums, un viņš kļūs par neierobežoto brīvo aģentu. Kādas prognozes par Rodrigo Abolu nākamo kontraktu? Es domāju, ka viņš varētu palikt NHL tajā pašā Flyers sistēmā. Vēlreiz viņu paņem vēlreiz uz 1 gadu. Jā, uz tādu 1, varbūt 2. Ne, viņiem arī tāpatās, kā mūsu visi šie mazākuma speciālisti un centri tādi lēti salīdzinoši priekš NHL. Jā, ir gan. Viņus ir izdevīgi parakstīt, un tad komandai vairāk budžets citiem spēlētājiem. Labi, tad ejam tālāk, vēlreiz atgriežamies un paliekam pie NHL kopvērtējuma. Tāpat playoff vietu sevi garantējusi Montreal Canadiens. Arī man šķiet diezgan labs, liels pārsteigums, ne? Jā, viņi arī pagājušajā gadā bija Leisgala komanda. Viņi bija noteikti, man liekas, Leisgala komanda. Mēs varbūt varam kaut kur ātri atvērt, apskatīties. Un tad Carolina Hurricanes arī garantējuši sev vietu playoff zonā. Un Carolina tāpat kā otrā pusē būs Avalanche. Visu sezonu atrodas top 2, top 1 savā konferencē. Ļoti pārliecinošs sniegums, pār pa 100 punktiem jau spēcīga komanda. Bet vai nav tā, ka bieži vien tās spēcīgās komandas kaut kur pēc tam playoffos pazūd? Jā, diezgan bieži tā, ka ne tās top 1, top 2 komandas ir tās, kuras tiek līdz galam, līdz finālam. Redzēsim, kā tas būs šogad.
Jā, nu un tad otrā pusē rietumu konferencē Colorado Avalanche, Dallas Stars un Minnesota Wild ir garantējuši vietu sev playoffos. Minnesota Wild gan... Nē, tas ir Los Angeles Kings. Es atvainojos, paliku bez viena no saviem līderiem, Kevin Fials. Man visu laiku kaut kā liekas, ka Kevins Fials spēlē Minnesota Wild. Jā, man liekas, visu dzīvi spēlēs gan arī ir. Jā, bet es nezinu, kāpēc man kaut kā savalkās. Laikam tāpēc, ka Minnesota arī tur spēlē šādi tādi šveicieši. Cukarela, man liekas, spēlē. Jā. Par Wild arī var teikt, ka viņiem bija grūts periods pēc olimpiādas, jo Quins Hughes intervijā stāstīja, ka viņiem ļoti grūti koncentrēties ir un spēlēt labi pēc olimpiādas. Tad bija grūtāks brītiņš pēc olimpiādas, bet nu atkal viņi ir laikam atpakaļ uz zirga un trešajā vietā un garantējuši jau vietu playoffos. Nu labi, nu tad tu pastāsti par tiem wildcardiem, jo man tas ir tāds nedaudz neizprotams process, kas ir kā, man ir vienkāršāk atvērt, es atveru konferenci vaļā, es redzu, man ir austrumu konferenci, man ir 8 vietas, es zinu, ka 8 vietas ir garantētas, es paskatos, cik ir punkti, un man ir viss skaidrs, ka te vajag tik punktus, lai tiktu līdz 8. vietai, un ja viņi to sasniedz, tad viņi tur tiks iekšā. Bet tā jau arī ir, vai tā ne? Ja tu tiec tādā top 8, tev ir garantēta tā vieta, vai arī tu kā 9. vai 10. vieta var tikt augstāk. Man liekas, ka tā gluži nav, jo sanāk, no katras divīzijas, 4 divīzijas, 2 konferences. No katras divīzijas top 3 komandas tiek automātiski sezonas beigās. Bet tad wildcards visu laiku iet līdzi, un sanāk tās austrumos ir 2 divīzijas, tad, piemēram, top 3 tās sastāv 6 komandas, un tad atlikušās 2 vietas var būt arī no 1 divīzijas. Tad sadalās komandas tās, kurām ir visvairāk punkti, top 2 tiek kā 7. un 8. komanda. Un tā arī ir rietumos attiecīgi. Tā es to saprotu. Tā es arī izlasīju, un tā vajadzētu būt. Jo pagājušajā reizē mēs bišķi savādāk skatījāmies. Jā, mēs skatījās vienkārši konferencē pa veciem modei, kā ierasts visās citās līgās. Es tam nepievērsu uzmanību tām divīzijām. Nu, ok, nu tad es tev atvērsu divīzijas vaļā, tu varētu vairāk pakomentēt. Uzreiz, ko mēs varam pieminēt, ir kā Toronto Maple Leafs, Floridas Panthers, New York Rangers, Chicago Blackhawks un Vancouver Canucks ir 5 komandas, kuras jau ir oficiāli ārpus cīņas par playoffiem. Jā, interesanti, ka Florida ir pašos beigās. Jā. Bet nu, viņi arī visu sezonu spēlē bez vairākiem līderiem. Un, ka grūti esot, ka arī Uvs Balinskis intervijā teica, ka viņi nevienu spēli nav nospēlējuši pilnā sastāvā. Tumās es jau pagājušajā reizē minēju. Bet jā, ka grūti sezonu 2-kārtējiem čempioniem pa kārti. Un jā, tad topus jau mēs nosaucām, kas ir tikuši. Tad tur pa vidu vēl Boston Bruins cīnās, Ottawa Senators cīnās. Un Detroit ir mazliet atkritus, kur man liekas, ka viņi bija augstāk pirms tam krietni. Tagad tu bija divīzija atvērs, jā, nevis wildcard. Un tad interesanti cīņa paliek, šie ir austrumi, vai ne? Šie ir austrumi, jā. Tad sanāk, šobrīd wildcardā Ottawa Senators ir kā pēdējā komanda, kur tiek playoffos, un turpat ir New York Islanders 1 punktu mazāk, un Detroit Red Wings un Blue Jackets ar 2 punktiem mazāk. Nu, un turpat ir arī Washington Capitals, kam ir 3 punkti mazāk. Bet, nu, Washingtonai es kaut kā neticu, man liekas, ka viņi neaizvilks. Jā, bet interesanti ir ļoti tas, ka pēdējās 4 zaudējumi ir Islanderiem, pēdējā 2 ir Red Wings un 3 ir Columbusai. Jā, visas komandas ir zaudējuši. Kuras cīnās šobrīd, viņas ir uz zaudējuma līnijas. Tā kā arī var Capitals ar vairākām uzvarām. Tā kā šeit nekas vēl nav skaidrs. Nu, vēl nekas nav zvanīts. To mēs arī marta vidū runājām, ka te nekas nav zvanīts un ka viss vēl ir tikai priekšā. Nu labi, no otra tad mums ir rietuma konference. Un te tad Edmontons Oilers, Anaheims Ducks un Vegas Golden Knights no Pacific divīzijas būtu tās 3, kas sev garantētu vietu playoffos šobrīd pēc šī brīža vietām. Nu, un tad wildcard pirmajā vietā ir Jūtas Mamuti, un otrajā vietā ir Nashville Predators, bet turpat aiz Nashville Predators ir arī Los Angeles Kings ar vienādu punktu skaitu 81. Un tāpat tālu neatpaliek arī San Jose Sharks ar 79 punktiem, St. Louis Blues ar 78 punktiem un Winnipeg Jets ar 78 punktiem. Nu, un tad pēc tam jau Seattle Kraken un Calgary Flames jau ir nedaudz tālāk, un es domāju, ka nepietiks laiks
vairāk viņiem atgūties. Es ļoti gribētu redzēt, ka San Jose Sharks iespraucās. Izstumt kādu. Man vienalga, kurējot no tām komandām, bet es gribētu redzēt Celebrini uzreiz playoffos. Es tieši šo pašu gribēju teikt, kad mēs atvērām šo tabulu. Interesanti tas, ka Nashville Predators mājas arī iesāk sezonu ļoti slikti, un viņi bija diezgan ilgi apakšgalā. Bet viņi cīnās par 8. vietu, un viņi pagaidām ir wildcardā. Bet jā, tad Los Angeles Kings, bez tā minētā viena no līderiem Fialas vai Celebrini vai St. Louis Blues. Bet, gribētu tās jauno, tur jau nav tikai Celebrini, arī Wills Smiths, ne aktieris, bet jaunā paudze, Sharks diezgan... Jā, Sharks ir tāda jauneklīga komanda, un viņiem tas hokejs, man liekas, reiz tāds atvērtāks, ātrāks, kaut kāds jaudīgāks, bišķiņ, tāds, interesants spēles bijušas, kas ir Sharks, kurs ir redzēts pats kaktiņam skatoties. Kaut kā tā. Te mums būs daudz vairāk arī, ko runāt, gan jau nākamajā epizodē. Jā. Tad mēs varēsim zināt jau playoff pāris visticamākais, jo cik tad palikuši šo mazāk nekā 2 nedēļas, ko spēlēt, gan jau, ja nav vēl nekādi pārtraukumi ar Amerikas svētkiem saistīti, bet man liekas, ka šobrīd nevajadzētu būt. Man arī liekas, ka nē. Ka visi svētki nosunēti, jāizspēlē sezonas tas galam un, svētki. Lieldienās arī viņi spēlēja. Jā. Tā kā... Viņiem ir ik pa laikam tās memoriāla dienas, kur tiek... vienīgais, jā, tas gan. Labi. Tad mēs varam nedaudz pieskarties arī maija trakumam, pasaules čempionātam hokejā. Kaut ko nedaudz paspekulēt par mūsu sastāviem, vai ne? Jo sastāvu šogad, pasaules čempionātā iespējams būs nedaudz vājāki nekā parasti. Un... Latvijas izlasē tur mēs jau zinām, ka būs vājāks sastāvs nekā parasti. Nevar līdz galam zināt, jo, ja tiek vairāk NHL spēlētāji, pēc, piemēram, izkrīt pirmajā playoff kārtā vai AHL kādu, ko mēs jau runājam, kāds tomēr tiek un izkrīt no playoffiem, tad jau sastāvs būs diezgan labs. Bet tas vēl ir vēl viss priekšā, vēl viss aprīlis. Maija vidū jau tikai čempionāts sākās, vēl ir laiks tam. Tieši tā, maija vidū tikai čempionāts sākās, bet marta beigās jau Lielbritānijas izlase paziņoja savu pasaules čempionātu sastāvu, kas man likās absurdi, jo, kā tu vari zināt tagad, kad tie visi būs. Jā, un ko man ļoti interesē, kā sauc to spēlētāju, bet es viņu tagad neatradīšu, jo es nezinu, ne kurā komandā viņš spēlē, ne kāds viņam ir uzvārds, bet man liekas, ka tā, ka es redzēju to Vācijas izlases, bet Lielbritānijas izlases sastāvu pieteikto pasaules čempionātam, tad tur nebija iekļauts Lielbritānijas izlases spēlētājs, pareizi sakot, Lielbritānijas pilsonis, kurš spēlē hokeju, jo viņš nav izlases spēlētājs, pat cik nav iekļauts sastāvā, kurš spēlē Vācijas DEL līgā, Vācijas augstākajā līgā, un zinot, ka Lielbritānijai nav pārāk meistarīgi tur hokejisti, un viņiem tur nav arī spēcīgi savu vietējā līga un vēl viss kaut kas, un milzīgi dziļš beņķīts, no kura var ņemt spēlētāji pēc spēlētāji, tad man tas bija absolūti liels šoks, ka spēlētājs, kurš spēlē DEL līgā, nav iekļauts. Varbūt kāds konflikts ir bijis ar izlases kādu spēlētāju vai treneriem. Nav nejausmas. Teikšu godīgi, Lielbritānijas izlasēs varbūt varētu vienu spēlētāju nosaukt, bet, varbūt, ja jāatvērt sastāvu. Lians Kirks. Jā, tas arī tas spēlētājs. Vai Liams. Kaut kā tam līdzīgi, bet Kirks viņam bija uzvārds. Jā. Un tad, kad vēl bija Rīgas Dinamo, tad es atceros, ka tajā čempionātā, tas bija tieši pēdējais gads, kad bija Rīgas Dinamo, un tajā čempionātā viņš ļoti spilgti sev parādīja, un tad pēc tam Face-Off podkastā spekulēja, ka šitas džeks mums jādabū uz Rīgas Dinamo. Viņš būs game changers, viņš mūs arī vilk playoffos. Tas arī bija tas čempionāts, kur mēs knapi uzvarējām Angliju, vai ne? Nē, 22. gadā Somijā. Ar Lielbritāniju tik 4-3 nospēlēt. Jā, varbūt. Es tik precīzi tev tagad nepateikšu. Jā, tā arī, man liekas, bija pēdējā reize, kad Anglija spēlēja Lielbritāniju, nevis Anglija. Spēlēja pasaules čempionātā. Ja 23. 24. Viņi šogad spēlē atkal. Nē, bet viņi neizkrita pagājuši gadu. Viņiem tagad būs 2. gads pēc kārtas. Ok, tad ņem vārds atpakaļ. Jā. Kas vēl? Vēl interesants. Izlasē ir jauns vārds, ir treneris. Jā. Varbūt pastāstīt, iepazīstināt mūsu klausītājs. Jā, kamēr tu meklēs sastāvumus. Jā. Artūram Irbim ir gaidāms ģimenes pieaugums Amerikā, un tad pagājušajā nedēļā vēl nebija skaidrs, vai viņš varēs pievienoties izlasē, bet tad
tad tagad ir pieņemts lēmums, ka laicīgi būtu mums cits vārdsargu treneris, tad Edgars Lūsiņš ir pasaukts. Viņam beidzās sezona D-līgā Bremerhavens Pingvīns, kur arī Gudļevskis spēlē. Un tad, kā tev šis Edgars Lūsiņš piesaistīšana izlasēja? Man ļoti nesimpatizē Edgars Lūsiņš, un es cerēju, ka atradīs vienalga kādu citu vārdsargu treneru. Tiešām vienalga, kur citu vārdsargu treneru, bet tikai ne Edgars Lūsiņš. Bet, redz, Edgars Lūsiņš ir parādījis to, ka viņš ir tur meistarīgs, bet, varbūt ne meistarīgs būtu pareizais vārds, bet labs speciālists, kurš ir nostiprinājies D-līgā, un viņam uzticās, un viņam ir arī pietiekami labi sasniegumi, un vārdsargiem ir labs procents, kad viņi stāv vārtos vairākas sezonas pēc kārtas. Un, laikam jau likuma sakarīgi, protams, bet man personīgi nesimpatizē šī izvēle. Es atkal vairāk šo izvēli redzu tā, ka Gudļevskis ir viņa padotais jau 2 točna gadus. Ja viņi tagad 2 gadus pa kārtu uzvarēja pirms tam, Vācijas D-līgu. Un tad, kā jau zinām, šogad visticamākais vārdsargs numur 1 vai numur 2 būs Gudļevskis. Tas ir atkarībā no tā, vai tiks piesaistīts kāds no NHL vārdsargiem. Vēl būtu Punenovs, protams. Jā, bet redz, atkal. Tagad brauc Lūsiņš, kā galvenais uz izlases vārdsargu treneris. Punenovs jau tā visu laiku bijis apbižots pa lielam izlasē. Tagad Ivars brauks uz izlasi, zinot, ka galvenais treneris ir potenciālā numur 1 Kristers Gudļevs galvenais treneris, vārdsargu treneris, ne galvenais treneris. Un viņam atkal droši vien ir kaut kādas savu veidu pārdomas, ka, es atkal braucu sēdēt uz beņķa, es nebūšu pirmais numurs. Man neliks katrā spēlē laukumā, labi, katrā spēlē tas, protams, tur tāpatās neliek nevienu laukumā katrā spēlē, bet es nezinu. Es domāju, ka Ivaram ir jau rūgtums, pirms viņš ir ieradies jau nometnē. Jā, un atkal viņš jau būs diezgan laicīgi, jo šodien es lasīju, ka gan Gudļevskis, gan Ivars pievienojās šīs nedēļas, jau laikam. Man kaut kā vēl liekas, ka ir svētdien, es diezgan gars tas brīvdienas, bet šīs nedēļas tagad gaitā pievienosies, un viņam būs vēl pusotrs mēnesis nometnē neziņā, vai varēs pievienot, vai viņš būs top 2 vispār vārdsargs vai nē. Un, noteikti būs aprīļa beigu, māja sākuma pārbaudas spēlēs. To arī mēs noskaidrosim, kurš būs. Jā, es esmu atvērs vaļā mūsu sastāvu, bet uzreiz tas ātrākais, ko gribās pieminēt, pat cik mēs arī iesākām mūsu hokeja tematiku ar OHL, ka ir 2 spēlētāji no OptiBet hokeja līgas izsaukti uz šī brīža sastāvu pirms pārbaudas spēlēm. Un viens no tiem spēlētājiem ir tas, ko es tev stāstīju šajā nedēļas nogalē, ka tas varētu būt tūlīt. Kārlis Ozoliņš no Hokeja kluba Liepāja. Pietiekami pieredzējis spēlētājs, 94. gads. Protams, izlasē nav spēlējis. Nē, es nevaru teikt, ka nav spēlējis izlasē. Viņš ir spēlējis. Viņam ir bijuši izsaukumi uz izlasi. Jā, nav bijusi pasaules čempionāta pieredze. Tā es to gribēju teikt. Un tāpat no Liepājas ir izsaukts arī vēl viens uzbrucējs Daniels Andersons, 2002. gads. Tur vēl jaunietim ir potenciāls kaut kur kādā spēcīgākā līgā arī uzspēlēt. Varbūt. Man liekas, ka tas ir Andersons, kurš bija spēlējis Dinamo, bet es paskatījos viņa profila līdz prospektos, un viņš nebija. Tāds spēlētājs laikam es pat nezināju, Daniela Andersona. Jā, šo spēlētājs arī nezinu. Un arī Kārlu Ozoliņu pa lielam es uzzināju tikai dēļ tiem pārbaudas turnīriem, kur viņš ir bijis pirms tam, un tagad arī Hokeja kluba Liepāja, viens no līderiem. Kārlis Ozoliņš regulārās sezonas 30 spēlēs guva 28 vārdus un iekrāja 54 punktus. Būs iespējas jau nākamnedēļ parādīt pārbaudas spēlēs Rīgā. Vai tu pieļauj, ka viņš var tikt paņemts kā varbūt 13. uzbrucējs? Uz čempionātu? Jā. Jāskatās vēl ļoti daudz spēlētāju, vai būs iespējams dabūt kādu no Amerikas no junior līgām un tāpēc vajag pāragri spriest. Bet man liekas, ka drīzāk, ka nē. Drīzāk, ka nē. Es tomēr likšu, ka lai iet kā 13. uzbrucējs Kārlis Ozoliņš. Bet tieši Kārlis Ozoliņš. Bet mums ir vēl viens iespaidīgs spēlētājs, kur papildinājumu mēs noteikti gaidām un ceram, ka viņš būs pasaules čempionātā. Tas ir Toms Andersons. Un tūlītās es ātri atvēršu vaļā viņa statistiku šajā sezonā, kas ir tāpat kā iepriekšējās sezonās iespaidīga.
Viņam ir vairāk punktu nekā spēles. Un galvenokārt, protams, punkti tiek viņam gūti ar rezultatīvām piespēlēm. Playoffs gan viņiem nav pārāk spilgts. Viņam ir 3-1 sērijā, cik es skatos tagad. 1-3. 1-3, jā. Viņi zaudē 1-3. Un potenciāli atkal apstāsies pie pašām augstākās Šveices hokeja līgas durvīm. Un atkal dabūs gaidīt nākamo sezonu un iespēju, kad tikt uz augšu. Ja vienīgi Sierre paziņo, ka viņiem nav finansējums, un tad pēc tam Chaux de Fonds izmanto šo iespēju un pasaka, ka jā, mēs esam gatavi, mums ir finansējums un mēs gribam spēlēt Šveices augstākajā hokeja līgā. Bet atgriežoties pie Toma Andersona šīs sezonas statistikas, 62 spēles, 69 punkti, 14 vārti, 55 rezultatīvas piespēles. Un es ļoti ceru, ka viņš tiks izmantots arī Latvijas hokeja izlases vairākumā pasaules čempionātā un ka viņš spēlēs 1. un 2. maiņā. Un ka viņam būs tādi spēcīgi labi partneri, kur ir kāds, kurš var nofinišēt pēc viņa piespēles. Piemēram, Rudolfs Balcers. Tu jau man nosauc savus vairākumu variants. Bet jācer īstenībā, jo Andersons ir tāds spēlētājs, kurš izlasē nav uzspīdējis vēl, bet vairākas reizes ir gaidīts, ka viņš būtu tā kā rezultatīvāks spēlētājs. Kaut gan pagājušajā gadā viņš bija labs. Ja pagājušajā gadā tas bija, kad viņam bija 1+3 vienā čempionātā, man liekas. Jā, vēl viņš bija arī labs. Tas, man liekas, bija tas mājas čempionāts, 23. gada čempionāts, ne? Vai vienu gadu iepriekš? Tur viņam bija ļoti daudz piespēles rezultatīvās arī. Varbūt arī tad mēs runājam par vienu to pašu čempionātu. Jebkurā gadījumā, jā, gaidām Tomu Andersonu un cerams, ka viņam izdosies pasaules čempionātā sev parādīt no labākās puses. Bet mums jāatgriežas tomēr pie šī brīža aktuālā saraksta sastāvu, kas ir pirms šīm pārbaudas spēlēm. Tātad pie vārdsargiem mums ir Mareks Mitens, Bruno Brūvers un Emīls Vītols. Emīls Vītols pavisam jauns. 2007. gads spēlē Somijas augstākajā līgā, labi sev parādījis. 2 Ventspilsnē no 3 vārdsargiem. Jā. Ventspils vārdsargi. Ventspils vārdsargu brigāde. Un tad pie aizsargiem mums ir Ralfs Freibergs, pieredzējušākais no visiem, kurš šobrīd atrodas sastāvā. Un iespējams arī, vēl tur, protams, Miks Indrešs un Kaspars Daugaņš var piesaistīties izlasēji. Cerams, ka arī tā notiks. Jo, vajag jau mums tos pieredzējušos, un mēs nevaram tikai ar jauniem pieniņiem skraidīt pa laukumu. Tad vēl pie aizsargiem mums ir Kristofers Bindls, Arvilds Bergmanis, Sandis Smons, Nauris Sējais, Bogdans Hodas, Gustavs Ozoliņš un Rihards Simonovičs. Redzam, 4 no 8 aizsargiem ir pēc 2000. gada dzimuši. Tā kā jauneklīgi. Jāskatās, kas tiks pievienot sastāvam pēc Latvijas OHL fināla, jo arī Mogo sastāvā ir daudz jauneklīgi. Niks Paņenko, Ansons, tādi spēlētāji, kas varētu noderēt izlasē. Arī Zemgals sastāvā par to pašu. Ozolap? Nē. Tas vairs pat nav jaunais spēlētājs, bet es pēkšņi man izkrita viņa uzvārds no galvas. Man Saļas Face-off podkāstā teica, ka viņai vajadzētu izsaukt uz izlasu. Bet tas bija ar tādu domu, ka Marens? Marens jau ir vecais. Zabūsovs. Patriks Zabūsovs. Jā. Arī Zemgala rezultatīvs. Viņš pagājušajā gadā spēlēja ārzemēs, man liekas, ne kaut kur. Viņš ir vairākas reizes spēlējis Slovākijas līgā, bet tad kaut kā neizdodas tā sezona, tad viņš ir atgriezies Latvijā. Bet šie nosauktie spēlētāji, man liekas, tādi mazliet par spēcīgu priekš Latvijas līgas, viņiem vajadzētu kaut kur ārzemēs spēlēt, bet neizdevušās sezonas. Jā un nē, jo redz, ja viņi nespēlētu Latvijas līgā, tad tas līmenis nebūtu tik augsts. Tāds nebūtu aizraujošas spēles. Uzreiz tas, tā teikt, palielina prestižu tai Latvijas līgai. Tomēr ir labi, ka viņi ir un redz, ka tādi spēlētāji šādos gadījumos, kad viņi varbūt tur nenostiprinās līdz galam kaut kur ārzemēs, viņiem ir iespēja atgriezties mājās, paspēlēt, uzturēt sev sportiskajā formā un gatavoties nākamajai sezonai. Labi, pārējiem pie uzbrucējiem. Renārs Krastenbergs, Denis Smirnovs, Glebs Prohorenkovs, Klaus Veinbergs. Klaus Veinbergs ir mūsu pārstāvis vienā pasaules čempionātā. 22. gadā. Ok, wow, tu pat paskatījies, jā? Nē, es atceros vienkārši, jo viņš tika paņemts ar abiem Danu Ločmamās vienā gadā, 22. kā jaunie perspektīvie, bet tad Klāvam nesanās tik spīdošas sezonas un nav saukts vairāk, laikam. Bet pretēji Ločmals, to jau viss zina.
kā viņam sanāca. Tas gan, jā. Nu, un tad jau mans minētais Kārls Ozoliņš, Rihards Melnalksnis, Kristaps Krastīņš, Oskars Lapinskis, Raimonds Vītoliņš, Daniels Andersons, Rainers Rullers un Rodžers Bukarts. Būs vēl 2 bukarti, viņiem būs. Varbūt iespējams pirmo reizi, kad... Es tev gribēju prasīt tieši, vai šīs būs tas čempionāts, kurā potenciāli mēs redzam 3 brāļus izlasē atkal kopš Redliha laikiem. Bija, man liekas, noteikti bijis kāds pasaules čempionāts, kad Jēkabs Krišjāns un Miķels spēlējuši izlasē. Gan jau, ka jā, bet tad tas ir diezgan jau... Nu jā, pasen, protams. Bet vai mēs beidzot atkal kaut ko tādu redzēsim šogad? Nu, iespējams, tas pats gadījums ar Kārlu Ozoliņu. Jāskatās, kas mums pievienosies vēl izlasē, un tad, ja sarakstā nebūs 20 uzbrucēji, tad Bukartam ir iespēja tikt arī uz čempionātu. Jo viņš jau vairākas reizes ir pievienojies arī nometnēs, arī pa ziemā, Deutschland Cupā un tādās sabraukumos, jo viņš ir bijis. Bet redz, te man uzreiz jautājums, vai Rodžers Bukarts ir tas, kuram ir vismazākā iespējamība tikt sastāvā, vai arī Rihards ar Robertu, kāds no tiem 2? Jāskatās, kādu viņi atbrauks uz izlasi, jo viņiem jau arī būs garas sezonas, nav tie jaunākie spēlētāji vairs, jo ar olimpiādas gatavošanos, olimpiādi un vēl sezonas vēl turpinās. Rihards gan cīnās Slovākijā. Vispār es nebiju laikam pamanījis, Roberts arī tagad Slovākijā spēlē. Jo viņš Slovākijā? Viņš bija Austrijā. Jā, bet tagad es skatījos, ka viņam bija pieraksts Slovākijas līgā uz play-offiem. Tas ir jāpārbauda. To mēs ātri tūlīt pārbaudīsim. Ejam iekšā mājaslapā. Redzēsim, kādu viņi izskatīsies izlasē. Nu labi, un kas potenciāli tur no jaunajiem džekiem no studentu līgām vai Eastern, kā tur viņi saucās, Eastern Conference? Eastern Conference hockey līga. Jā. Nē, East Coast hockey līga jau atkā ir. Tev taisnība. Es pat neesmu pievērst uzmanību, ja godīgi, uz ko mēs vēl tur gaidām, bet ka kaut kāda papildinājuma varētu būt. Jo tagad arī nebija pirms tam paziņot, ko viņi tieši gaida, un arī tagad tika paziņots, ka Osmani ir iespējams piesaistīt, bet tur vēl jāsarunā komandas, tas gan ir no Zviedrijas junioru līgas, bet... Bruno Osmans varētu būt ļoti labs papildinājums. To es gribētu redzēt. Ka iespējams ir vēl studenti, par kuriem tiek runāts, un gaidām viņu pievienošanās, bet vienkārši nav nosaukt viņu vārdu vēl. Kalvītim varbūt notiek klusībā sarunas ar komandu vadībā. Tā kā redzēsim. Vēl daudz laiks priekšā. Ir gan, jā. Jā, ierakstījām mājaslapā pārbaudīt. Roberts Bukarts spēlē Slovākijas čempionātā. Dukla Trencina komandā. Ir ok. Pēdējās 2 spēles gan nav bijis sastāvā. Iespējams trauma. Bet pirms tam tur iepriekšējās spēlēs pa punktam gandrīz katrā spēlē. Un viņš jau spēlē no februāra, tā kā paglabi sekoja līdzi. Nē, 7 spēles, bet tur bija 20. februārs vēl viena no spēlēm. Kaut kas te nelīmējās kopā, bet mēs redzam, ka viņš ir Slovākijas hokeja līgā. Ok. Nu, es domāju, ka pa hokeju mēs būsim beidzot izrunājuši, tikuši galā. Pa hokeju arī būs vēl daudz jārunā, daudz pārbaudas spēles vēl priekšā un vēl tieši tikai aprīļa sākums. Bet šonedēļ atkal atsākās jau šajā nedēļas nogalē, kur jau mums ir pagājusi, atsākās atkal lielās līgas, izņemot Premjerlīgu, jo tur viss sākās ar FA kausa turpinājumu. Un. Otrdien, trešdien, ja brīd parīt, vai trešdien, cerdien? Ne, otrdien, trešdien, vai ne? Trešdien. Jā, atsāksies arī Champions League. Nu, mums ir noskaidrojušies ceturdaļfināla pāri. Mums būs Paris Saint-Germain pret Liverpool, Real Madrid pret Bayern, Barcelona pret Atletico Madrid un Arsenal pret Sporting. Nu, laikam jau vienīgais pārsteigums pēc pirmās kārtas, kurš ir ticis tālāk, ir Sportings, kuri otrajā atbildes spēlē 5-0 pārspēja Bodo Glimt. Bet, tā skatoties uz šiem pāriem, laikam jau tie likumsakarīgākie rezultāti. Tu, protams, droši vien teiksi, ka Manchester City bija jābūt Real Madrid vietā. Tā gluži nevar teikt, pēc pirmās mēs jau pagājušajā sērijā mēs jāspēj runājām. Jā, bet, man likās, ka City būtu jāteikt tālāk, bet rezultāts spriež pats pa sevim 5-1 2 spēlēs, un viņi spēlēs pret Bayern. Labi, ok. Es domāju, tad jāsaliek uzreiz mums, kurš tad tiek tai pusfinālā. Paris Saint-Germain pret Liverpool.
Liverpool man liekas, ka ir atgriezusies mazliet, bet pēdējā spēlē FA kausā City 4-0 viņus uzvarēja. Un ļoti daudz kritikas lasīja Twitterī un Instagramā redzēt daudz, ka no Liverpools faniem, ka briesmīga aizsardzība ir bijusi. Un pats to spēli gan neskatījos, bet labākos momentus noskatījos. Ka redzēsim, kā vai PSG nepārbrauks pāri viņa aizsardzībai, tāpēc man jau liekas, ka PSG tiks. Es arī teiktu, ka PSG Liverpoolai baigi tāds viļņains sniegums, nepārliecinošs, nav tāds stabils. Bet arī viņiem nebija īsti tāds pārliecinošs sniegums, bet tieši atbildes spēle mājās pret Galatasaray bija laikam daudz teica, ka sezonas labākā viņa spēle, tā kā iespējams Champions League arī. Protams, Champions League dod savu iespaidu un uzreiz tur tiek spēlēts savādāk. Tas nav tas pats futbols uzreiz. Nākamais mums ir uz Real Madrid un Bayern duelis. Kā šeit tev? Es jau pagājušajā sērijā minēju, ka mani čempioni ir Bayern, tā kā skaidrs jau, kurš tiks tālāk. Bet arī, tā ir Champions League un reāls, tas ir reāli turnīrs. Tas gan, bet ir interesants fakts, ko es šodien redzēju no Fabrizio Romano, ko viņš ir nopublicējis Instagramā, ka 6 Real Madrid spēlētāji ir riska zonā, lai atbildes spēlē nespēlētu pret Bayern. Ja viņš šajā pirmajā duelī dabūs dzelteno kartiņu, un tur ir, teiksim, visi 6 man šķiet ir tādi atslēgas spēlētāji. Aureliens Tchouameni, Jude Bellingham, Alvaro Carreras, Kylians Mbappé, Deans Huijsens un Vinicius Juniors. Man šī tāda pati situācija arī bija pret City, jo pēc pirmās spēles bija arī iztrūkums sastāvā un vēl bija kaut kādiem 4-5 spēlētājiem risks nespēlēt atbildes spēlē. Es domāju, ja visi 6 no šiem spēlētājiem būs sākuma sastāvā, tad 2 no 4 noteikti nespēlēs nākamajā spēlē. Jā. Un te nav garantijas, ka tie būs tie aizsargi, kas nespēlēs, jo tur tikpat labi var arī uzbrucēji dabūt zeltainās kartiņas un īpaši arī midfielderi. Jo Tchouameni ir tāds agresīvs spēlētājs arī, kuram patīk spēlēt agresīvi, un arī Jude Bellinghams ir ļoti nepiekāpīgs vidas daļā laukumā. Viens pretuzbrukums un zeltainā kartīte un hi-bye. Vien kļūda un tu ir kļūdījies. Ok, nākamais pāris Barcelona pret Atletico Madrid. Cerams, kā Atletico. Ļoti cerams, kā Atletico. Negribu redzēt nekur Barcelona tuvumā Champions League trofejai, lai viņi paliek tur, kur viņi šobrīd atrodas. Top 8, solīds sniegums. Paldies par Champions League sezonu. Dodamies tālāk. Arsenal pret Sporting. Te laikam jābūt, kā Arsenal tiek tālāk. Jā, bet pēdējā spēlē Arsenal zaudēja pret Championship komandu Southampton. Tās gan. Un pirms tam zaudējums City ar 0-2, viņiem tāda lejupslīde varbūt sākās. To redzēsim rīt jau pirmajā spēlē. Sporting mājās, varbūt kaut kas interesants. Sporting mājās pirmajā spēlē, jā? Jā, tieši. Arsenals bija augstāk. Papēc, kā pirmā vieta, man liekas, Champions League. Vai Barcelona bija pirmajā un tad Arsenals otrajā. Un sanāk, ka tie, kas ir augstāk pabeiguši, tiem ir iespēja dabūt atbildes spēlē mājās. Jā. Ok, wow. Jā. Skaidrs. Iespējams, ka varbūt šis nebūs tik garlaicīgs duels. Es domāju, ka nebūs. Visi 4 būs interesanti. Ok. Un tad mums vēl ir, protams, lēnā garā tuvojās mums viens no lielākajiem notikumiem vasarā. Tāds notikums notiek vienreiz 4 gados. Varētu teikt, ka vasarā tas uzreiz nāk pēc vasaras olimpiskajām spēlēm, kā lielākais, nākamais, nozīmīgākais sporta pasākums. Un tas ir Pasaules kausa futbolā. Tieši tā, Pasaules kausa futbolā 2026, 3 valstīs - Meksikā, ASV un Kanādā norisināsies šis turnīrs. Un tas, ko mēs ar tevi tagad varētu apspriest, tā lai pārāk dziļi neieslīgt šajā tēmā, jo par to mums vēl būs laiks parunāt vasarā pēc pasaules čempionāta hokejā. Tas varētu būt mūsu kaut kādi, tiksim, top 5 varbūt tās. Vai sauksim top 8, jo es tev esmu sūtījis pirms tam tādu publikāciju, kurā ir mākslīgais intelekts nosimulējis pasaules kausa rezultāts. Ir vairāk šādas publikācijas bijušas, bet tieši tā, ko es tev sūtīju, tur tad top 8 komandas. Ja? Top 8 komandas ir Brazīlija, Anglija, Argentīna, Portugāla, Francija, Spānija, un tad ir 2 ļoti lieli pārsteigumi. Ir Maroka,
kas vēl būtu tāds, varbūt mazāks pārsteigums, ņemot vērā, kā viņiem labi veicās iepriekšējā pasaules kausā. Un tad ir absolūti milzīgs pārsteigums, kas ir ASV. Es nemūžam neticu, ka ASV būs top 8. Es neticu, ka viņi būs top 8. Man neinteresē, ka viņi spēlē mājās. Tas neko viņiem nemainīs. Es arī neticu, jā. Iespējams, šeit mākslīgiem intelektam prāta sačakarēs ir daudzās publikācijas no ASV sporta žurnālistiem, ka viņiem ir. Es nezinu, kas tur ir noticis ASV, varbūt tas pasaules kausa šogad notiek pie viņiem, tad viņi pēkšņi pamodušies, ka viņiem ir baigie futbolisti visur pasaulē. Tur top 30. Jā, starp citu, ko es tev arī vēl vienu publikāciju, ko es tev sūtīju, kur viņi sauc top 30 tur bija? Varbūt pat vairāk, es nezinu. Man liekas, ka bija mazāk kaut kā top 20 vai top 25 spēlētāji, un starp tiem bija 3 ASV spēlētāji. Un tie bija spēlētāji nevis kā top 25 spēlētāji, bet spēlētāji, kuri varētu atstāt vislielāko ietekmi, gan tādu, kur skaitās tāda tā kā game changer. Atslēgas spēlētāji. Jā, atslēgas spēlētāji. Lūk, tā, pareizi. Man nenāca galvā šie 2 vārdi. Un 3 ASV izlases spēlētāji. Ok, es vēl varētu teikt Kristians Pulisičs. Ok, jā. Viņš vēl ir pieskaitāms no ASV izlases līderis, pieredzējis spēlētājs, spēlēs Premjerlīgā, tagad spēlē Serie A. Bet ne jau tie 2 pārējie, tos 2 es vispār ne. Balogonu es vēl zināju. Jā, Balogons bija, vai ne? Jā, bet tad bija vēl viens kaut kāds trešais džeks. Kris Ričards. Tur bija, bet jāapskatās, kur tas spēlētājs spēlē, un viņš bija aizsargs Crystal Palace. Premjerlīgā spēlējā, bet mēs kā Premjerlīgas fani nezinājām tādu spēlētāju, tad, laikam, viņš nav tik labs un tāds atslēgas spēlētājs savā komandā. Bet ja nosauc Crystal Palace aizsargs, tad viss noteikti nosaukt Marku Gehi, kurš gan vairs nav. Crystal Palace spēlētāji. Tieši tā. Pirms tam tas tāds bija viņa līderis galvenais. Jā, zini, kā darīsim. Es tev esmu nosūtījis vienu publikāciju par grupām. Mēs varam ātri paskatīties, iziet cauri kādas tās arī, te tiek polymarkets, kā es salicis procentuālās iespējamības, kurš finišēs top vietās grupā. Respektīvi salikuši sarindojuši pa 4 komandām, tā kā viņas ir pa grupām. Un tad mēs varam pateikt savas domas, un tad pateikt kaut kādas, teiksim, top 4, tā teikt, labākās komandas, kuras mūsuprāt cīnīsies par to pasaules kausu. Ok, tad A grupa, Meksika 1. vietā 49%, Dienvidkoreja 2. vietā 21%, Čehija tādu pašu procentu 21% 3. vietā un Dienvidāfrika ar 5% pēdējā vietā. Tas diezgan loģiski. Man arī liekas likumsakarīgi, ka Čehija, Koreja vienā maisā salikt, Meksika spēlē mājās. Viņi, man liekas, visas spēles arī aizvedīs mājās. Viņiem nav jāspēlē nekur ārpusē. Meksiko City. Un es domāju, ka Meksikai ir likumsakarīgi, ka viņi te ir augšgalā. Tad ir B grupa Šveice ar 54%, Kanāda 25%, Bosnija 19% un Katara 5%. Jāskatās, man gribētos Kanādai varbūt mazliet lielāku procentu likt, jo viņi arī diezgan spēcīgi izlasa, bet nav top izlasa. Bet arī es gribēju prasīt, vai Alfonso Davis spēlēs. Jo... Nebūs, es gaidīju, ka tu beigsi savu teicamo, un tad es tev gribēju teikt, ka te gan jāpiezīmē, ka Alfonso Davis visticamāk nespēlēs pasaules kausā, jo viņam ir kārtējā trauma. Viņš vienkārši te bildēja. Viņš ir lielākā Kanādas izlases zvaigzne, tāpēc viņš tajā publikācijas bildē ir attēlots. Bet es domāju, ka tā secība tāpat nemainās. Arī bez Alfonso Davis Kanāda ir noteikti spēcīgāka komanda par Bosniju manās acīs vismaz. Bet Bosnija uzvarēja Itāliju. Bosnija uzvarēja Itāliju. Pasaules čempionātu. Tas gan. Bet jāatzīmē, ka viņi spēlēja vairākumā no 30 kuras tur minūtes. No 42. minūtes, un tur vienkārši Itāļu aizsargs izdomāja, ka ir 95. minūte, un man jāglābi visu pasaules situāciju. Un tad izdomāja iešļūkt no aizmugures kājās, kā pēdējais aizsargs bez variantiem, sarkano kartiņu uz redzēšanos pasaules kausā. 3. reizi pēc kārtas nekvalificējies pasaules kausam Itālijas valstsvinim. Un pa vidu viņi uzvarēja Eiropas čempionātu, kas ir... Jā, 2020. gadā uzvarēja tavs Angļus. Anglijā. Wembley stadionā pendelēs. Bet ko vēl var pieminēt šajā sakarā, ka galvenais treneris un valdes locekļi un arī, man liekas, ka prezidents federācijai ir atkāpušies no amata pēc šī kārtējā fiasko. Nākamā grupa. C grupa. Brazīlija 78%, Maroka 19%, Skotija 3% un Haiti 1%. Un te man gribētos teikt, ka Skotija ir novērtēta pārāk zemu, jo viņi ir tāds neparocīgs pretinieks. Viņi spēlē savu palielam Scottish Premiership futbolu, kur viņi mauc iekšā agresīvi, nepiekāpīgi.
un cīnās par katru laukuma centimetru. Es domāju, ka ne Brazīļiem, ne Marokāņiem ies viegli pret viņiem. Un es pieļauju, ka šī varētu būt grupa, kur mēs redzam kaut kādu tādu kā nelielu pārsteigumu un pat iespējams Skoti apdzen Marokāņus kopvērtējumā un finišē otrajā vietā. Un varbūt, kas zina, Brazīļi vispār nav stabila futbola izlase vairāk. Varbūt viņi vispār kaut kur nokrīt apakšā un atkal kaut kāds fiasko kārtējais pasaules kausā Brazīļiem. Bet Brazīlijas daudz īstenībā novērtē kā viens no galvenajiem favorītiem. Jo, sastāvs viņiem ir labs, bet arī pēdējos turnīros viņi tādu nestabili spēlē. Grūti spēles, nav baigās uzvaras. Un par Skotiju, es tev gribētu piekrist, jo viņi arī tikpat taisno uz pasaules kausu. Man liekas, ka viņi bija grupā, kur bija Norvēģija, Itālija un vēl viena stipra komanda, bet neatceros, kura. Un viņi tieši izspieda Itālijas arī ārā no kvalificēšanās pamatkārtā. Tā tas bija gan, jā. Nākamā grupa D. Turcija 43%, ASV ar 38%, Paragvaja ar 16% un Austrālija ar 6%. Un šī, man liekas, būs visinteresantākā grupa, jo es te teiktu, ka visas 4 komandas ir viena līmeņa komandas. Turcija ir ielika kā favorīti. Tas Leo Liepainiekam, tavam brālenam. Pagoda. Viņš varbūt grib šo bildīt noskrīnot un ierāmēt kaut kur. Un tad pēc tam, ja Turcijai labi veiksies, tad viņš varēs rādīt šo bildi. Bet viņiem šis nestrādās, jo viņš jau Turciju sauc par melniem zirdziņiem. Un šeit viņi kā pirmā grupa. Tas gan, šis ir pretēji, jā, pareizi. Nu, un es domāju, ka šī grupā var notikt jebkas. Un šajā grupā būs visaizraujošākās spēles, man šķiet, visā turnīrā. Jā, es pat būtu laikam jāpiekrīt Leo, ka Turcija ir tāds melnais zirdziņš. Viņi gan, nevar teikt knap, bet arī šī papildus kārtā kvalificējas pasaules čempionātam, bet pēdējos turnīros viņi diezgan labi spēlē. Viņiem tādi jauni talanti ir. Jā, jauneklīgi komandi arī. Tādi labi spēlētāji. Nākamā grupa, E grupa, kur ir Vācija ar 72%, Ekvadora ar 19%, Kodivāra ar 8% un tad Kurakao. Man liekas, ka latviski arī viņi tā saucās Kurakao, bet es tūlīt pārliecināšos, jo es par šādu valsti atzīšos. Neesmu pārāk daudz dzirdējis. Es iegooglēju pirms. Kirasao latviski saucās. Kirasao bija 150,000 iedzīvotāji. Jā. Viņi spēlēs pasaules kausā. Itālija ar Serie A, kur tiek uzskatīta par vienu no top 5 spēcīgākajām līgām pasaulē. Nespēlēs pasaules kausā. Bet, protams, tur pavisam savādākas kvalifikācijas kārtas un citi pretinieki un tā tālāk. Bet, te man liekas, viss ir likumsakarīgi. Vācija ar Ekvadoru ir, man šķiet, stabili pa priekšu iet arī Kodivārai. Varbūt Kodivāra kaut ko var tur iekosties abām. Tomēr viņiem arī ir pietiekami pieredzējuši spēlētāji, kas spēlējuši Premjerlīgā un arī joprojām spēlē Premjerlīgā un arī citās spēcīgās līgās. Francijā, piemēram. Jāatzīst, es baigi sakos līdz Kodivāras sniegumam, bet man liekas, ka viņi teies, vismaz AFCON, Āfrikas konfederācija kausā nekur augsts, man liekas, ka nebija, ne? Šogad nebija, ne. Jā, un pēdējā pirms tam arī turnīros, tā kā. Viņi arī tādi, bardacīgi komandi. Daudz tās komandas šogad pasaules kausā grūti. Jā, protams. Tad ir F grupa, kur ir Nīderlanda 59%, Japāna 26%, Zviedrija 13% un Tunisija 4%. Te man liekas, ka nav ko piebilst. Nīderlandieši ir tādi stabilāki favorīti, un tad Japāņi ietais viņiem, jo Japāņi spēlē lielajos turnīros labi, un viņiem arī tas sastāvs diezgan labs un dziļš, kur arī spēlē spēcīgās līgās. Zviedri varbūt kādu pārsteigumu var uztaisīt. Jā, Zviedri arī tika no pēdējās kārtas pasaules kausā, diezgan labs sastāvs. Viņiem pat vēl nebija Isaks atgriezies pēc traumas, tā kā Isaks Gjokarešs tādu spēcīgu uzbrucēju. Jāskatās, ko viņi varēs aizsardzībā izdarīt. Tas gan. G grupa, kur Beļģija ar 70% tika izcelt kā favorīti, bet, laikam jau likumsakarīgi, jo pārējās komandas ir Ēģipte ar 20%, Irāna ar 4%, kuras dalība pasaules kausā vēl absolūti necik nav garantēta, un tad ir Jaunzēlanda 3%. Varbūt Ēģipte kādu procentiņu vairāk, bet viņiem jau arī ir Salah karjeras noriets jau sāk lēnām. Laikam, tā jau jāsaka, ir gan, diemžēl. Un vēl pāris uzbrucēji Marmūši, bet, Beļģija ir diezgan stipra favorīti, un tad Irāna, ja ierastos īstenībā viņi... Man liekas, ka es Irānu liktu diezgan vienādi ar Ēģipti, tad, ja viņi spēlētu. Viņi vairāk par 4% šeit būtu jābūt laikam. Bet, katrā ziņā Beļģija ir diezgan stiprs favorīti.
Tad mums ir H grupa. Spānija ar 79%, Urugvaja ar 16%, Saudārābija ar 4% un Kapuverde ar 2%. Es gan liktu Kapuverde augstāk par Saudārābiju. Kapuverde ir arī iepriekšēji turnīra pieredze. Vienīgais Keilors Navas spēlēs, nespēlēs. Es nezinu. Es neesmu pasakojis līdzi, vai viņš vēl vispār ir profesionāls futbolists, vai viņš noslēdzis karjeru. Jo viņš jau pagājušajā pasaules kausā, man liekas, ka bija tāds, pēdējais sezonas nebija spēlējis. Nevairs jauneklīgs, jā. Jā, nebija spēlējis top komandās, tad jau vēl 4 gadi pagājuši. Bet te man gribētos tomēr Urugvajai pielikt kādu procentiņu klāt no Spāņu procentiņiem. Man liekas, ka Urugvaja būs mans melnais zirdziņš šajā turnīrā. Es vienmēr pa viņiem īstumā fanoju. Viņiem ir Valverde. Valverde, un viņiem vēl ir vairāk labi spēlētāji. Bentancurs, kas ir Tottenham Hotspur starta midfielders, un viņiem ir vēl spēlētāji. Es tev tagad vienkārši uz ātro tā nevaru nosaukt. Darvins Nuņes uzbrukumu. Darvins Nuņes, tieši tā, Darvins Nuņes. Spēlēja pret Angliju, uzvarēja Angliju 1-0 pārbaudas. Nē, 1-1 neizšķirt nospēlēja. Japāna uzvarēja Angliju. Nu labi, Anglijam arī tur puses sastāvs pēc pirmās pārbaudas spēles pateicis, paldies, mēs brauc mājās, jau mēs ir traumēti. Viņiem tur bija pilnīgi salikt sastāvu tādu nestandartu 11. Ok, I grupa. Francija ar 68%, Norvēģija ar 23%, Senegāla ar 10% un Irāka ar 2%. Nu, te kaut kā man liekas gribētos vilkt tuvāk to Senegālu Norvēģiju likt vienā maisā, līdzīgi kā Čehija ar ko viņi tur bija salikti ar. Es neatceros, tik daudz tas komandas nevar atcerēties, bet jebkurā gadījumā likt, ka vienāds tas procents. Varbūt, jā, varbūt pat mazliet tuvāk Francijai, bet Francija Francija man šķiet noteikti viena no galvenajiem visu turnīru favorītiem. Bet, zin kā grupas spēlēs, varbūt nespēlēs ar spēcīgāko sastāvu un kādā spēlē var kāds... Kaut ko varbūt patestēs, bet, zin kā, pasaules kausa jau nav tomēr tas turnīrs, kurā tu baigi vari kaut ko atpūtināt, jo tev vajag krāt punktus, nostabilizēties, dabūt pēc tam vājāks pretinieks, labāk to zāru pēc iespējas un tā. Jāskatās, vai viss sastāvs būs pilnībā veseli, jo šī ir, iespējams, vēsturē viena no garākajām sezonām vispār, jo bija pasaules klubu kauss, un tad gan. Pilna sezona Eiropas kausiem un tā tālāk. Un tad, bet es gribēju pieminēt to, ka Norvēģija būs mans melnais zirdziņš, jo viņi savu grupu ļoti pārliecinoši uzvarēja, kur bija Skotija, Anglija, un man liekas, ka viņiem bija kaut 20 pāri iesist vārtu un daži tikai ielaist, ka tas nav tikai Haaland faktors, tā kā komanda pat pa sevi arī diezgan kaut ko var izdarīt. Un kas ir interesanti, neviens no Bodo Glimt spēlētājiem nav Norvēģijas izlases sastāvā, tā kā varbūt pēc šīs veiksmīgās Champions League sezonas viņi vēl pastiprinās savu sastāvu uz pasaules kausa. Ok, J grupa. Argentīna 77%, Austrija ar 18%, Alžīrija ar 4% un Jordānija ar 1%. Nu, te laikam arī likumsakarīgi diezgan varbūt Alžīrijai nedaudz vairāk ar procentus pielikt klāt, bet Alžīrijai arī tieši tāpat kā Kodivāra Āfrikas konfederācija kausā nav sev pārāk labi parādījusi, kaut gan viņiem arī ir bijuši labi sastāvi un labi spēlētāji un joprojām ir labi spēlētāji, bet nepārliecinoši viņi spēlē un līdz to, es domāju, likumsakarīgi, ka Argentīna ar Austriju pirmajās divās vietās. Jā, Argentīna noteikti. Varētu pat vairāk procentus tur viņam ielikt. Tu domā, jā? Jā. Austrija arī tāds ļoti neparedzams komanda. Varbūt, ka viņi būs labi, varbūt, ka viņi būs galīgi nekas tur. Tas gan. Nu, un tad ir K grupa. Portugālā 64%, Kolumbija ar 32%, Kongo Demografiskā republika 3% un Uzbekistāna 2%. Nu, Portugālā varbūt vairāk mazliet. Vairāk mazliet. Nu, zin kā, vispār visi tie eksperti neuzskata Portugāļus par lieliem favorītiem un ka viņiem tur viegli ies vai vēl kaut kas, bet tas ir arī kaut kādiem žēl pierādījies iepriekšējos turnīros. Vienīgi Nāciju līgā. Tur Portugāļus labi nospēlēja. Man ļoti patika, ka viņi tur spēlē. Viņi tur, man gribētos teikt, pelnīt uzvarēja. Nācija līga. Protams, ka Portugāļi ir mani favorīti. Cristiano Ronaldo pēdējais pasaules kauss, pēdējā iespēja iegūt pasaules kausu. Man visi īkšķi tiks turēti par Portugāles izlases uzvaru šajā pasaules kausā. Man liekas, ka, ja tu uz papīra tagad noliec Portugāles sastāvu, tad šis arī ir visspēcīgākais, kāds ir bijis apkārt Ronaldo. Tā kā viņiem vajadzētu visi. Jā, noteikti talantīgs, jauneklīgs, ātrs, meistarīgs. Tur ir viss, kas ir vajadzīgs.
Varbūt vienīgi vārdsarga līnija varētu būt nedaudz labāk, bet tā pārējais viss ir top līmenī. Tev neliekas, ka Kolumbija bišķiņ pa spēcīgi novērtēt, jo viņiem jau arī zelta laika ir tā kā norietā. Ir gan, bet viņiem neaizmirst ir Džons Durants. Džons? Johans, man liekas. Johans? Nē. Nu, labi, kādēļ. Nu, labi, Durants. Uzvārds Durants. Un Luis Dias. Nu, uzbrukums ir. Un tur viņiem, ja mēs atvērtu vaļā to sastāvu, viņiem tie spēlētāji, kas vēl spēlē vidū un aizsardzībā, viņi spēlē līgās, Eiropā. Okay. Tā kā, 32%, es domāju, ka tur noteikti arī ir tas faktors, ka tomēr tajā okeāna pusē notiekas pasaules kauss un ka kolumbieši tomēr, kā latiņa amerikāņi, gan Meksikā, gan ASV tīpaši tur vietējie ir, kuri ies uz spēlēm un noteikti taisīs to atmosfēru. Tā kā. Man gan gribētos likt Uzbekistānu augstāk par Kongo, jo Uzbekiem ir šādi tādi labi spēlētāji. Nu, es zinu tikai bildes spēlētāju. Jā. Es tagad arī aizmirstu uzvārdu, bet, jebkurā gadījumā no Kongo es nezinu nevienu spēlētāju tā uz ātru nosaukt. No, jā, tas gan. Un tad mums ir L grupa, noslēdzošā grupa. Anglija ar 75%, Horvātija ar 18%, Gana ar 7% un Panama ar 3%. Nu, es neliku tik daudz procentus Anglijai, jo Horvātija un Senegāla diezgan... Nē, Gana. Pēc man Senegāla visu laiku gribas, jo viņi pasaules kausā pagājušajā spēlē ar Angliju. Bet Horvātiem bišķiņu vairāk iedot procentus. Nu, jo diezgan grūti spēle varētu būt pret Horvātiem. Es domāju, ka jā, un tas nekas, ka Luka Modričam ir 41. Tas ir pasaules kauss. Jā, tas ir pasaules kauss. Un Horvātijas izlase tomēr galā nav tikai Luka Modričs. Viņiem ir vēl arī citi labi spēlētāji, kuri spēlē augstās līgās un ir meistarīgi un spēj mainīt spēles gaitu. Tā kā, vēl nezinu, vai Guardiola spēs izvērstieties līdz pasaules kausam, kur tavs Chelsea salauz viņam kāju. Janvārī, man liekas, tas bija. Paldies par pārmetumiem. Jā, kaut kā tā. Būs aizraujoši sporta vasara, sporta pavasars. Sporta notikumu netrūks. Jā. Bet tev bija viens pasūtījums vēl, par ko tev ir jāparunā. Mēs nenosaucam to top 5, ko tu vispār... Jā, kāpēc mēs sākām top 5, kāpēc mēs vispār sākām par šo runāt. Mans top 5. Es lieku Portugāli, protams. Tad es lieku. Es lieku Franciju. Lai kā man negribētos, bet diemžēl man ir jāliek Spānija. Un tad man vajag vēl divus. Nu, ko tad tas AI te bija sasūtījis? Mākslīgais intelekts, ko viņš te bija salicis. Tur bija Brazīļa vēl, jā. Nu, kaut kā man tie Brazīļi nepārliecina, es nezinu. Kaut kā man nepārliecina. Nu, es likšu, ka lai iet Angļi arī top 5-niekā. Nu, pagaidām to es nosaucu tieši to pašu, ko es būtu saucis. Tā kā man varbūt tā Francija, Spānija, Portugāla, Anglija, jā. Un 5. Brazīļi, es nezinu, Brazīļi. Nu, labi, jā. Nu, lai iet Brazīļi. Ok, es lieku Brazīliju, bet es viņiem neticu. Es domāju, ka viņi apstāsies kaut kur 1., 2. izslēgšanas kārtā. Nu, lai interesantāk, es varu nomainīt Brazīliju pret Argentīnu. Bet, lai arī man negribētos viņus saukt, jo man negribēs, lai viņi arī uzvarētu pasaules kausu, bet, viņi gan jau, ka ir jābūt tajā, kas vēl tāda būtu, ko Vācija. ASV varbūt tu vēlējies ielikt. ASV, diemžēl, nē. Komandas, kuras sagādās problēmas kaut kādām izlasēm. Es domāju, Vācija noteikti tā varētu būt. Mans minētā Urugvai. Te arī tā Norvēģi ir ielikt izslēgšanas spēlēs, un viņi noteikti arī iekļūs izslēgšanas spēlēs. Tā kā viņi varētu būt arī, kas sagādā kaut kādas problēmas. Beļģija te nav. Beļģija ir rekutē, un viņi šajā simulācijā viņi zaudējuši Austrijai. Bet, ko es vēl gribēju teikt? Es gribēju teikt, ka Nīderlanda varbūt ir nedaudz tāda, kaut kur palikusi fonā. Tās īstenībā tādas divas kaimiņu valstis ir tāds mazliet nenovērtēts palikuši. Jā. Beļģija ir Nīderlanda. Beļģija, Nīderlanda, jā. Un Vācija arī sāk lēnā garā, laikam, cilvēki
novērtēt pa zemu. Nu, tāpēc, ka viņi taisa pēdējos lielos turnīros, nav sev pārliecinājuši. Nav spēlējuši tādu savu labāko, meistarīgāko futbolu. Bet sastāvs viņiem ir stiprs. Sastāvs ir labs, jā, protams. Daudz jaunie talanti un tā tālāk. Bet tev bija pasūtījums no tavas mammas, un tad tev būs obligāti viņai jāpasaka, ka tieši pašās beigās mēs par šo runājām. Jā, jo es šaubos, ka viņa interesēs par pasaules kausu un par hokeju, bet jā, tad pasūtījums ir tāds, ka šonedēļ atsākās VRC pasaules rally čempionāts. Man tev jātur kāda informācija? Es jau izlasīju. Okay. Rallijs notiks Horvātijā. Varētu būt īstenībā, es pagājušajā sērijā, ka lielais ralli eksperts kļūdījos un nav Kanārijas salās, tas būs pēc tam vēl rallijs, bet būs Horvātijā šīs brīvdienās. Sākās piekdien 10 no rīta, visi rādīs GO3, tā kā interesanti var paklaut, paskatīties. Solās arī, ka būs interesanti laikapstākļi, jo Horvātijā pie Riekas, netālu no jūras, tad kalnos notiks, un tur kalnos esot sniegs uzsnicis pagājušajā nedēļā. Es arī lasīju to sporta centrā, bija raksts. Jā, bet viens no tiem rakstiem bija 1. aprīlī, tā kā es gan nevaru pateikt, vai tas nebija joks, bet es vairākas reizes redzēju tos video, tā kā iespējams, ka tur ir, un šis nav tas rallijs, kur ir paredzēts sniega riepas, tā kā varētu būt, ka būs interesanti notikumi, nebūs vienkārši braukšana tā kā pa trasi, jo tas ir asfalta rallijs. Tā kā jā, tas tāds maz atkāp var būt, būs gan jau interesanti. Potenciāli, kurš uzvarēs? Pagaidām kopvērtējumā pirmās 2 vietas ir Elvins Evans un Olivers Solbergs, un es domāju, ka Elvins Evans varētu uzvarēt. Mās, ka Ožērs startē, tad arī Ožērs būs top variants. Un Hyundaiam solot, ka viņi varbūt būs mazliet tuvāk nekā parasti, jo tur rallijā Toyota diezgan pārliecinoši līderi, stiprāks mašīnas, arī labāk braucēji. Bet kā Hyundais esot kaut kādas mašīnas upgrades atraduši, ka iespējams, ka būšot mazliet tuvāk. Top 3. Bet tad redzēsim, jā, piekdien, visu dienu var skatīties, nestrādāt un skatīties ralliju. Kā tas parasti notiek, jā, kad rallijas ir piekdienā, tad tiek pieskaņots darbs rallijā, telefonā var redzēt. Skaidrs. Sesks, kad nākamais posms Seskam? Sesks brauks tikai vasaras posmos. Maijā jau laikam tas ir Portugāles rallijs laikam. Bet, Grāns rallija vasarā uz to tiem viņš būs. Nākamajā serijā es būs paskatījies, tu man pārsteidza tādu jautājumu, bet jā, maz kā maijā vidū kaut kad varētu būt. Bet katrā ziņā ne tuvākojās 2 posmos tiešām viņš nebūs. To es tā kā jau zinu. Un jā, tad vasarā visos posmos pa kārtumās, ka Mārtiņš brauks. Tad mēs varēsim sīkāk apspriest viņu. Vēl vispār viens no mūsu podcastu klausītājiem, Leo Liepainieks, mums ierakstīja komentāru, ka tad mēs beidzot, un vai vispār mēs kādreiz apspriedīsim riteņbraukšanu šajā podkastā. Paspējies viņam atbildēt no mūsu divānu ekspertu podcastu profila, ka riteņbraukšana mums, diemžēl, nav tāds sporta veids, kuram mēs pārāk daudz sekojam līdzi, bet, ja Leo Liepainiekam ir kāda ideja, ko viņš tieši gribētu redzēt, ko mēs apspriežam, lai viņš ieraksta mums komentāros, un arī visiem pārējiem aicinājums, kur mūs klausās, ierakstiet komentāros varbūt kādu neordināru sporta veidu vai kādu lielāku notikumu, kur mēs palaidām garām, vai lai arī tieši tā, lai mēs viņu nepalaistu garām, vai kaut kādu komandu, vai kaut ko interesantu vispār, tā teikt, wild takes vai hot takes, vai vienalga sauc kā grib. Kur jūs gribētu dzirdēt, ko mēs apspriežam. Varbūt izraisās mums kaut kāda diskusija ar Reini tepat uz vietas. Un, Leo jau, tā kā es pēc tam viņam paprasīju, un Leo atbildēja, ka viņš gribētu uz Tour de France, lai mēs paskatāmies kādu no posmiem, un tad parunājam par to. Jo viņš paprasīs komentārā to, bet viņš pats saprat, ka tagad notiek tādi zemāk līmeņa pasākumi rītēji braukšanai. Ok, uz Tour de France. Priekš Tour de France mēs varam saorganizēties un noskatīties vismaz vienu posmu. Ja nenoskatīties, tad uzlikt highlights vismaz YouTube, uz apdzīšanām paskatīties, kā riteņu braucēji viens otru apdzen. Bet, jā, paldies visiem par klausīšanos. Šodien mums ir rekordgarā epizode. Jā, kaut kā nelikās, ka tik ilgi. Rekordgāri labojam mikrofons un rekordgāri runājam. Jā, rekordgāri no paša sākuma mums bija stunda tehniskās problēmas. Un tad rekordgāri pēc tam mēs arī ierunājam epizodi. Bet paldies visiem klausītājiem, ka bijat kopā mums. Gaidiet jau nākamās epizodes kaut kad droši vien atkal pēc pāris nedēļām. Jā. Visticamāk. Un tad jau, lai patīkam klausīšanās un čau. Jā, čau.